Čau visiem! Raidījums Kinoblogi runā ir atpakaļ ar jums, un šoreiz mēs esam studijā veseli 3, lai kompensētu to, ka mums nebija veselas 2 nedēļas. Ar jums esmu es, Sergejs no Kinokults.lv, Sergejs no Kinokats.lv un Raivis no Nofilmēts. Un šodien raidījumā ir daudz dažādu temati, piemēram, Bens Afflecks kā Batmans. What? Parunāsim arī par to. Jaunā Ridley Scotta filma Expendables 3 turpina filmēšanu, kā arī daudz kas cits. Skatīsimies. Sāksim mēs ar iepriekšējo nedēļu svarīgāko ziņu, par kuru viss jau ir kā pateikts, bet mums tomēr jāatgriežas. Bens Afflecks tēlos Batmanu jaunākajā Batmaniādas filmā, drīzāk jaunajā Supermana filmā, kura pēc tam varētu pārtapt arī par jauno Batmaniādas filmu un pēc tam arī par Justice League. Tā kā es iesāku šo tematu, es turpināšu un došu vārdu jums. Man liekas, ka ļoti labi izvēle. Man liekas, ka viņš iedarās tajā lomā. Es īsti nesaprotu tos visus cilvēkus, kuri ar savu butthurtu saka, ka... Viņi murmuļi. Viņi ir murmuļi, tāpēc, ka viņi saka, kā viņš spēlēs Daredevil, viņš nogāza bāc. Jūs fucking neredzējat Argo vai The Town vai Hollywoodland un Good Will Hunting. Ja ir labs materiāls, viņš spēj attēlot. Es piekritīšu arī Damonam, kurš pateica, ka viss, ko Batmanam jādara, ir jāsēž maska un grau un viss. Viņš jau ir čomaks, viņš ir tā, ka bija. Nu jā. Man jau šeit, ka tas pats notiktu ar jebkuru citu aktieru, ko būtu izvēlējušies. Ja viņš būtu Damona čomaks. Kā jau Sergejs teica, ir reāli maska viņa virsū, seju neviens neredz, tur principā jebkurš cits varētu būt vienkārši visa tā... Nē, galvenais atdot Bruce Wayne, un Bruce Wayne, man liekas, viņš ir ideāls. Viņš spējas ar savu harizmu attēlot, un viņš spēja attēlot gan smieklīgu, gan harizmatisku, gan nopietnu. Tā kā tur viss ir, un vienīgais droši, ko arī tu pateiksi par režiju. Nē, teiksim, ļoti īsumā es absolūti nevaru piekrist tiem internetu nīdējiem, tas ir kaut kāds tieši butthurts, atvainojos, bet tā tāda ļoti, manuprāt, droša un kaut kādā ziņā garlaicīga izvēle. Viņš ir zināms aktieris, mēs zinām fanu bāzi, viņš ir labs aktieris, viņš var būt potenciālais režisors, par ko, es domāju, ir runāts stipri pāragri, un arī par to, ka viņš varētu scenāriju rakstīt, arī runāts stipri pāragri. Bet tas, ka viņiem bija iespēja kā Marvel paņemt pilnīgi unknown un atrast vienu dimantu no tūkstošiem, pateikt, šis būs kaut kāda tā kā līdzīgi kā ar Guardians of the Galaxy un Chris Pratt, kurš ir tā kā Parks and Recreation funny dude, un pēkšņi viņš ir galvenais varonis, bet viņi izvēlējās neriskēt un izvēlēties zināmu labu aktieri, kas patiesībā ir ļoti loģiski, tāpēc, ka viņi jau tā nesaprot, ko viņiem darīt tajā DC, kur viņiem vēl riskēt. Viss būs ok, nav nekādu problēmu ar Benu Afflecku un tā. Vienīgais tas, ka Bens Afflecks kaut kādu laiku nerežisēs mums filmas tagad, kas nav baigi forši, un es gribētu labāk, vai viņi būtu pacentušies un atraduši tādu nezināmāku aktieru vai kaut kā, teiksim, tad, ne tik ļoti skaidru izvēli izdarījuši, un mums būtu gan Bens Afflecks, gan arī tā, ka forši Batmans. Tu jau gribi perfektajā pasaulē. Man patika, man bija pārsteigums, jo šīs tik tiešām, tās ir lielas ziņas. Un bija daudz casting rumor, kā Goslings, kā Brolins, kā vēl visi citi, bet visu to laiku jau bija sarunas ar Afflecku, un mēs tikai, kad viņi anoncēja tā ziņas, uzzinājām to. Man liekas, ka mūsdienas tas ir baigi labs paveikums, ka viņi noturē to noslēpumu. Un es tāpēc arī biju apbrīnīts, ka, ja būtu kaut kāds nezināms, es tāds, whatever, kādu varēja viņi ielikt Ryan Reynolds. Bet tā Afflecku paņēma. Reynoldam ir Deadpool. Ielikt Ryan Reynolds, viņam atkal būtu iespēja nogāzt kārtējo projektu. Kamēr Deadpool nav safilmēts, viņam nav ļauts filmēties komiksos. Reynoldam. Bet ļoti žēl par režiju. Viņu it kā ieplānots uz 15. gadu, un es ceru, ka viņš piekrita Batmanu uzreiz ar nosacījumu, ka hei, es uz pāris mēnešiem... Kā Nolans, jā? Uz pāris mēnešiem es pazudīšu, jā. Tā kā tāda saruna. Un es ceru, ka tev nebūs taisnība, un ka tomēr būs, es nezinu, kaut kāds Batmans directed by Ben Affleck. Varbūt arī. Es vienkārši saku, ka šobrīd par to pāragri ir spekulēt. Šis ir Zaks Snydera Supermans un fingers crossed, jā. Labas ziņas!
mūsu maskulinajā sabiedrībā iecenītajai grāmatai 50 Shades of Grey beidzot būs ekranizācija, to jūs noteikti jau zinat, bet ir atrasti arī aktieri. Kurš no jums lasīs grāmatu? Es neesmu. Pagaidzi, es tūlīt tādu. Tu stāsties, pavisam. Vārdu sakot, galvenajai lomai ir atrasts aktieris, ko daudzi vai daudzas no jums pazīst pēc seriāla Sons of Anarchy, Charlies Hunnams, Te ir Džeks Hosē. Nav? Ok, neko. Turpini. Un galvenajai sieviešu lomai atrasta sieviete, kuru šajā brīdī parādīs uz ekrāna, nosauks vārdā, jo es nezinu, kā neviens sauc. Vārdu nezinu, neatcerēsies. Vismaz pagaidām. Jā, ir smuka, ir ok. Man liekas, ka bija baumas par Emmu Watsonu. Kā teica, wow, manā bērnībā cētams kociņš, bet varbūt ne jūs. Es atkal lasīju. Kociņš? Tev bija savāda bērnība. Es atkal lasīju, ka tai grāmatā esotie varoņi tā kā baigi tur smukie un tādi hot vienkārši. Jūs šērojat to grāmatu? Mēs šērojam mikrofonu. Jā. Ne tikai. Tad ir ļoti hot cilvēki, bet īstenībā, paņemt esot vienkārši, kāpēc? Es arī daudz ko dzirdēju, un esmu tā kā dzirdējis par to grāmatu, kas tur ir. Es tev izstāstīšu visu no sākuma. Es izstāstīšu. Man liekas, ka par to grāmatu visforšāk ir tas, ka šīs ir fanfiks. Šīs ir Twilight fanfiks, kuru tā sieviete sarakstīja James. Tā ir sieviete? Visi to zina. Kuru viņa sarakstīja, visi zina? Jā, visi to zina. Šis ir fun fact. Mēs neesam lasījuši, jūs neesat lasījuši. Davai gaidam filmu, jā, un mieriņš. Visi pēc tam Skatāmies Sons of Anarchy, tūlīt jau būs. Ridlijs Skotts uz vecumdienām ir sācis ļoti, ļoti ražīgu darbību. Nav paspējis iznākt viņa pēdējā filma Advokāts šī gada novembrī, kā viņš jau plāno un praktiski jau sācis uzņemt jaunu filmu. Šoreiz tas atkal ir mega biblikāli episks, kā superdrāma par pašu Mozu, un sauks The Exodus. Mozu tēvos. Kurš? Bēls. Kristians Bēls. Batmans. Yes. Kā arī filmā būs redzama Sigourney Weavere un Ārons Pols no seriāla Breaking Bad. Ko jūs domājat par Ridliju Skottu pēdējā gada, bet pēdējā laika darbiem? Un vai ko viņam vispār vajadzētu filmēt, ja vispār? Nē, pārsteidzoša kārta man visvairāk tomēr arī patika Prometheus. Tas liecina droši vien. Tā ir stūba, bet tā ir interesanta, bet tas liecina arī par citu viņu darbu kvalitāti, kā tā droši vien krīt. Kaut arī pirms tam iepriekšēji bija Russell Crowe, ne jau Robins, bet A Good Year, diezgan laba drāma. Un arī 80. gados bija tāda viena filma Hit, Miss. Bija. Viņam ir visādi. Redzi, šeit vairāk arī nav īsti hit, te ir tā kā Miss un ok. Zini, kā viņam uz vecumdienām gribās izdarīt to, ko viņš nav izdarījis līdz šim. Tad viņš iesāk wow, un tad beigās man apnika, un tad viss pietiks viņam. Jūs tā domājat tā, ka Alien prequels, jā! Blade Runner turpinājums, jā! Bet par Mozu, jā! Bet viņam aiziet tagad uz reliģiju ar Exodus, un varbūt mēs jau spriedam par to, kā viņš kancleru varētu kaut kā savienot ar Alien franšīzi, bet Exodus pat tuvāk ir. Tur varēja ievietot kaut kādu Alien hieroglifu uz sienas, pateikt, ka šie bija tie cilvēki, kuri pirmkārtam izdomāja. Un savienot vienu. Šis ir īstais Alien prequels. Un pēc tam vienkārši tā kā boksetu tādu kastīti visām filmām, kuras viss sajiet kopā. Bet zini kas? Varētu sanākt ļoti labs double feature Noah un Exodus. Jā, īstenībā. Viņus vienā laikā paliek. Dievs Ridlijam ilgus gadus, es gribu redzēt Blade Runner sequel. Es arī. Un Prometheus 2. Kurš negrib? Domā? Un mūsu jau pastāvīgajā rubrikā, kas jauns notiek ar filmu Expendables 3. Šajā rubrikā tagad būs divi jānumi, kas notiek ar Expendables 3 un kas notiek ar Fast and Furious 7. Tāpēc, ka drīz šīs filmas mēs vairs īsti nevarēsim atšķirt, tāpēc, ka visādu veco un aizgājušo laiku zvaigžņu parādīšanās tajās jau ir sasniegusi
ārprātīgus apjomus. Kas attiecas uz Expendables 3, tad kamēr es runāju, mēs jums parādīsim bildes no uzņemšanas laukuma, kurās ir manīti gan Arnolds Schwarzeneggers, gan Sylvesters Stallone, gan Dolphs Lundgrens, gan Harrisons Fords, gan mans mīlulis Wesley's Snipes ir ārā no cietuma un izskatās diezgan priecīgs un neizkāmējis. Nu, ar tām ziepēm vairs nav nekāda problēma. Un cerams, tagad nodokļus arī samaksājis. Filmas uzņemšana notiek pilnā sparā, bildes jau noteikti būs beigušies uz šo brīdi, tāpēc došu vārdu Raiviem, kurš izstāstīs par jaunumiem ar Fast and Furious 7. Jā, jaunajā Fast and Furious 7 filmā neviens cits kā Kurts Russells. Kāpēc viņš tur ir? Es gan nezinu. Bet viņam bija jau labs audition ar Death Proof, kur viņš tevoja stuntmeni. Iespējams to pašu varoni. Jā. Būsim godīgi, ja pat tas tā nav, mēs to varam pieņemt. Vienkārši viņu nepaņēma Expendables 3, tāpēc viņš aizgāja uz Fast and Furious 7. Laba ziņas tiem, kas ir... Laba ziņas tiem, kas raksta komentārās, cik var mudīt to Fast and Furious, cik jau var, kur ir manas oriģinālās filmas. Kurts Russells ir ieņēmis to lomu, kas bija paredzēta Denzelam Washingtonam, no kuras viņš atteicās tāpēc, ka tā loma paredzēta 3 filmām. 7., 8. un 9. daļai. Tā kā, būs jautri un visticamākais, ka mēs viņus redzēsim katru gadu, tāpēc, ka, ko tur gaidīt. Es gaidu, kad viņas... Jaunāki nepaliekam. Es gaidu, kad viņi vienkārši atmetīs ar roku un savino savas franšīzes caur Statuma personāžu. Jā. Būs Expendable, Fast and Furious. Mums grūti, jo es vienos skatāt citiem, bet, kā teica internetā, laba ideja, kad varētu parādīties arī šitais jaunais Borns, kurš nav Borns. Paskatiet garām, tur Universal franšīzes savienojās, kāpēc gan ne? Interesanti. Tad jau arī no Jimmy Kimmel Guillermo būs jāpiedalās. Jā, tas arī pareizi. NBC Universal. Come on. Spin-offs. Jūsu šīs vasaras mīļākajai filmai, un šobrīd mēs runājam tīri pēc kinoteātra apmeklējuma datiem, kur mums ir Now You See Me, ir paredzēts turpinājums. Par šo filmu mums eksperts ir Sergejs Musatavs, tad es arī ļaušu tev par to parunāt. Kādas ir tavas sajūtas? Tagad visas žults. Es biju šokēts 2 reizes, kad izlasīju to ziņu. Pirmkārt, kad es izlasīju, ka vispār būs sequels. Filma bija populāra arī Latvijā. Jā, bet es biju tā kā šokēts, ka cilvēkiem tik ļoti patika, ka būs vēl sequels. Un otrais, kad es tā kā iedziļinājos, ka īstenībā viņi bija saplanojuši jau 2 filmas. Viņi nevarēja saplānot vienu filmu, lai tur būtu loģisks sižets. Un viņi saka, ka viņi bija saplanojuši 2 filmas. Vai arī viņi mēģina pateikt, ka tikai, kad jūs redzēsiet 2 filmas, jūs sapratīsiet to pirmo filmu. Gan jau arī būs vēl 4. un 5. Nē, tu izvadīji 3, bet tas, jā. Tas nav tik būtiski. Nav. Mēs ceram, ka filmas sauksies Now You Don't. Yeah. Jā. Un tagad es pastāstīšu 5 minūtes ļoti ātri, kāpēc tieši pirmā filma bija sliktākā filma šogad. Tātad. Paldies, ka skatījāties šo kārtējo reizi mega garo epizodi. Mēs mēģinājām salikt visu, ko mēs varējām. Mēs kompensējam nevis kvalitāti, bet kvantitāti. Jā. Mēs smieklīgi pajokojām. Tā tev likās, ka tu smieklīgi pajokoji. Es smējos arī, kad skatos. Pats sevi, es uzgriežu ārā. Neņem ļaunā. Okay. Čau, tiekamies nākamreiz, lai kad tas arī būtu.